Paņemsim tagad ar zīmolīti, novilksim tādu maigu līniju. Bet tā kā tas ir dienas meikaps, es ņemšu tādu pelēku zīmoli. Zīmolīti vajadzētu mēģināt vienmēr nosināt. Gandrīz melns, bet nav melns. Un nevilksim zīmoli līdz iekšējam kaktiņam. Vilksim zīmoli, ja mēs attaisam aci līdz atzīlītei. Līdz atzīlītes vidum, vairāk nevilksim. Jo mums tomēr pārsvarā cilvēkiem ir plakstiņš tāds, kuram ir tendence slīdēt uz leju ārējam kaktiņam. Ja mēs viņu izvilksim līdz pašam stūrītim, tad mums atkal būs tāds lūziens un plakstiņš slīdēs apakaļ. Tā, novilkām, paņemam mazu otiņu un mēģinām to iztušēt. Man ir tāda iztuša sotiņa, bet patiesībā tā var darīt ar jebkuru pietiekami stingru otu un ņemot mazlietiņu tumšu ēnu. Es ņemšu tādu pelēku brūnu, bet var ņemt arī to pašu ēnu, kas ir acu ēnojumā. Teiksim, to zilo vai pelēko. Ja ir vēlme, ja ārā ir sniegs, var ielikt arī perlamutru mazliet. Tādam dzīvīgumam, teiksim. Perlamutrus neieteiktu likt, ja ir cilvēks vispār ļoti klasisks, teiksim, ģērbjās ir klasiski mati, teiksim, kādu biroja darbinieks, bankas darbinieks varbūt nevajadzētu. Un nevajadzētu perlamutru likt tad, ja ir krunkas, jo perlamutrs tās tikai izcels. Pamēģināsim, kas mums notiek, ja mēs paņemam perlamutru. Man ir tāds tīrs, balts perlamutrs. Jūs varat izmantot arī jebkuru gaišu, mirdzošu ēnu, kurai ir klāta perlamutrs. Bet, kā es teicu, nepārforsējiet ar to perlamutru. Ar to vajag uzmanīgi rīkoties. Perlamutra tās ēniņas var būt visādas. Viņas var būt ar zilganu, zaļganu, nokrāsu, rozīgu. Mēs arī varam novērtēt vienu acu un otru acu. Kā mums labāk patīk. Perlamutrs jau vairāk tā kā piestāv vakaram, diskotēkām, ballītēm. Tā, vēl ir vienmēr tāda izvēle krāsot apakšējo plakstu vai nekrāsot. Teikšu tā pēc noskaņojuma un vēlēšanās. Ja? Neieteiktu vilkt melnu, ieteiktu kaut ko gaišu, maigu, tai pašā tonītī, kas ir uz acīm. Uz augšu ieskatās tā. Tajā brīdī, kad mēs nokrāsosim, vairāk izcelsim ārējos kaktiņus, mēs panāksim, ka actiņa ir slīpāka un garāka. Un arī ir, uzreiz jādomā, tu vari visādi spēlēties ar savu seju. Viens otrs vilciens un tev būs cita seja.